Ir novembra mēnesis, un mēs dodamies uz Portugāles dienvidiem, jeb Algarvi. Algarve ir Portugāles paradīze ar brīnišķīgām pludmalēm, krāšņām klintīm un gleznainiem pilsētiņu skatiem. Ar 2 pārlidojumiem no Rīgas vēlu vakarā esam nonākuši Faro lidostā un dodamies uz mūsu tiny house namiņu Faro vecpilsētas tuvumā. Pirmo dienu pavadām laiki klejojot pa Faro vecpilsētu un baudot saldējumu. Otrajā dienā ar vilcienu devāmies uz netālu esošo zvejnieku ciematu Ohau. Tā ir burvīga zvejnieku pilsētiņa ar tirgu un raksturīgām ostas mājām. Īsta portugāļu noskaņa un silta viesmīlība. Šeit mēs arī kāpjam uz kuģīša un dodamies apskatīt salas. Pie pilsētas plašā teritorijā ir Rio Formosa dabas parks. Faro lagona izceļās ar savu dabas bagātību. Šī gleznainā vieta ir ideāla patvēruma osta, kur klusums sastopas ar brīvību. Šeit varat vērot putnus, baudīt ainavas un izjust zvejnieku ciematu harmoniju. Burvīga diena uz ūdens, kas noteikti nelika mums vilties. Nākamajā dienā bija sajūta, ka neesam pa īstam apskatījuši Faro vecpilsētu. Paņēmām free tours un ar gida palīdzību izstaigājām pilsētu. Faro pilsēta, jeb agrāk Osonoba, cēlusies romiešu laikos. Viduslaikos pilsēta piedzīvojusi mauru ietekmi un kļuvusi par kultūras centru. 13. gadsimtā tapusi Faro katedrāla, vēsturisks un arhitektonisks šedevrs. 16. gadsimtā šeit dibināta Portugāļu navigācijas skola, kas aizsāka lielos geogrāfiskos atklājumus. Liels bija pārsteigums, kad gids visu grupu atved līdz mūsu Airbnb miteklītim un stāstīja par klasiskajām Portugāļu jūrnieku mikromājām, kādā mēs bijām apmetušies. Nākamajā rītā mēs jau devāmies pēc sava nomas automobiļa un sākās mūsu 4 stundu brauciens cauri Spānijai uz Gibraltāru. Jautāsiet, kāpēc tik tālu jābrauc? Zanei šeit dzīvo draudzene Zanda un draugi ir jāapciemo. Apmetāmies nākamajā mikro dzīvoklītī Lalinea ciematiņā, kas ir Spānijā, tieši uz robežas ar Gibraltāru. Annija grib redzēt Ziemassvētku egli, tāpēc uzreiz dodamies pāri robežai aplūkot naksnīgo Gibraltāru. Jau nākamajā rītā jautrā kompānijā dodamies iekrot Gibraltāra klinti. Lai tiktu līdz klinti, ir jāšķērso Gibraltāra lidlauka skrejceļš. Šeit, tāpat kā dzelzceļa pārbrauktuvē, aizver vārtus, kad paceļās lidmašīna. Kā zināms, Gibraltārs ir Britu ārējā teritorija, kas atrodas pie Dienvidspānijas. Tas pieder apvienotajai karalistei, bet izsenis ir bijis strīda objekts starp apvienoto karalisti un Spāniju. Annija ļoti gribēja redzēt savvaļas mērkaģus, kas šeit dzīvo. Devāmies kalnā augšā un drīz arī tos sastapām. Kāpiens klintī ir diezgan stāvs, bet apkārt var redzēt daudz, tāpēc laiks skrēja nemanot. Gibraltāra vēsture ir daudzveidīga. Senatnē to apdzīvoja feniķieši un kartēzieši. 18. gadsimtā tas iekļāvās Mauru kalifāta sastāvā. Tikai 1462. gadā Spānija ieguva kontroli pār šo klinti, bet jau 1713. gadā tas nokļuva apvienotās karalists valdībā. Gibraltārs kļuva par svarīgu militāro ostu. Starp citu, Gibraltāra klintī atrodas unikāla koncertzāle, kas atrodas senā alā. Nākamajā dienā teicām atvedas Gibraltāra klintī un braucām atpakaļ uz Algarvi. Turpmākās 10 dienas esam paņēmuši sev plašu viesnīcas numuriņu Albuferas pilsētā. Kā saka, lai maz neliekās un varam arī atpūsties, jo pirmā nedēļa bija diezgan aktīva. Pirmais rīts Albuferā uzreiz dodamies aplūkot iespaidīgo Atlantijas okeāna krastu. Bet vispār vēlamies šo dienu pavadīt neko daudz nedarot.
Nākamās dienas plāns jau ir iespaidīgāks. Annija grib redzēt pili, kur kādreiz dzīvoja princeses. Tā nu mēs devāmies apskatīties Silves cietoksni. Castello de Silves ir Mauru cietoksnis no 8. gadsimta. Tas kalpoja kā Mauru aizsardzības bastions, līdz portugāļi to ieņēma 15. gadsimtā. Pēc daļējas restaurācijas tas tagad piesaista apmeklētājus uz savu kultūras mantojumu un skaisto ainavu. Tālāk no cietokšņa mēs devāmies aplūkot Aradas upes ieteku okeānā, kur mūs atkal pārsteidza iespaidīgas klinšu ainavas. Pastaigājoties pa pludmali, pamanījām šo izskaloto buru jahtu. Kā vietējie saka, esot vētrā noraut no ankura un izmesta šeit krastā, un īpašnieks tā arī nav pieteicies. Un arī šeit Annija gribēja sastapt princeses, tāpēc aizskrēja pati aplūkot Feragudo cietoksni. Tālāk mums ceļš veda uz Sargešu, kas ir sērfotāju iemīļota pilsētiņa pašos Portugāles dienvidos. Un drīz jau arī iestājās tumsa, un mēs devāmies apskatīt Sargešas bāku. Sargešas bāka celta 1905. gadā. Tā kalpo kā būtisks jūras navigācijas elements. Bāka ir ne tikai funkcionāla, bet arī arhitektoniski un vēsturiski nozīmīga vieta Algarves reģionā. Turpmākās dienas mēs pavadījām daudz neko nedarot, jo arī laiks bija mazliet lietains. Mēs vienkārši baudījām brīvo laiku, kopā būšanu un lielisko portugāļu virtuvi ar jūras veltēm. Gribējām noteikti paveikt kādu pārgājienu ar kājām, un pirmais, ko šeit Algarvē vienmēr iesaka, ir Seven Hanging Valleys Trail. Tas ir elpu aizraujošs pārgājiens. 4 stundu pārgājienā mēs redzējām apbrīnojamas klintis, alas un pasaules mantojuma ainavas. Šī diena mums lutināja ar īpaši labiem laika apstākļiem. Sasniedzot mūsu galamērķi Alfanzinas bāku, Annija, kurai pati paveica visu ceļu, pat atrada spēkus vēl uzdejot. Mums vienmēr gribējās pašiem redzēt mega viļņus Nazarē. Jau kādu laiku vērojam informāciju par viļņu lielumu. Līdz pirmdien bija diena, kad ir jādodas. Ceļš līdz turienei ir diezgan patāls un aizņēma mums aptuveni 3,5 stundas. Nazarē ir piekrastes pilsēta, leģendāri pazīstama ar milzu viļņiem. Atlantijas okeāns šeit rada izcilas viļņu formācijas, pievilinots pasaules labākos surfotājus. Šīs episkās viļņu sērijas ir rezultāts specifiskas jūras straumes un vietējās topogrāfijas miedarbībai. Šis viss ir kā episks šovs, ko cilvēki no visas pasaules brauc vienkārši vērot. Annijai šī vieta ļoti patikās. Ja jau bijām tik tālu aizbraukuši, nevarējām neiebraukt Lisabonā apskatīties Ziemassvētku egli. Ātri pastaigi pa Lisabonas centru, egli apskatīt, un garais ceļš atpakaļ uz Albuferu. Šī diena mums noteikti paliks atmiņā ilgi. Tā vēl dažas dienas baudījām Algarves viesmīlību un dabu, līdz arī pienāca mūsu laiks doties atpakaļ uz mājām. Mūsu ieskatā novembra beigas ir ideāls laiks, lai apmeklētu Algarvi. Laiks ir mēreni silts ar dažām lietainām dienām. Turistu ir maz un viesnīcas parasti piedāvā izdevīgāks piedāvājums. Protams, ir jārēķinās arī ar to, ka daudzas vietas ir ciet, jo aktīvā turistu sezona ir noslēgusies.